Vienādas krāsas māju izaicinājums. Aiziet! Meitenes, neuztraucieties. Es visu esmu pasūtījusi, un rekur mūsu piegāde. Lieliski! Izpakosim kastes un sāksim iekārtot mūsu mājas. Ak, kas tas ir? Žurka manā teritorijā? Maik, lūdzu aizvāc to. Ak, tā ir daudz labāk. Ak, šī žurka izskatās mīlīga. Man te ir tik daudz putekļu. Es redzu, ka visi sāk ar savām mājām. Es jau zinu, ko darīt. Ak, Ema, man žēl. Ema, nomierinies. Labi, es iedošu tev kārumu. Un man ir ideāla ideja. Paskatieties uz to. Forši. Jā, vācies prom. Šī ir mana māja. Tagad es to nokrāsošu zilu. Gatavs. Paskatieties uz šo jumtu. Forši. Un uztaisīsim arī tur kādu dekoru. Tā ir sacīkšu trase manām foršajām mašīnām. Un mēs varam šeit uzlikt karogu, lai visi zinātu, kurš šeit dzīvo. Ak, ar mani viss ir kārtībā. Es tikai gribēju aplīmēt māju ar dzeltenām grāmatzīmēm, bet nesanāca. Pamēģināsim vēl? Ak, tā ir daudz labāk. Tagad man vajag piepūst balonu. Izdarīsim to. Es uztaisīšu viskaistāko māju pasaulē. Oho, no kurienes tas uzradās? Marija, vai tas ir tavs balons? Marija, tev ir tik jauka māja. Emma, vai tu redzēji Marijas māju? Ak, pārējie jau ir izdekorējuši savas mājas. Ko lai es daru? Ak, pareizi, man kastē ir rozā paklājs. Ak, nu nē. Au, mans pirksts! Tas nav tik vienkārši, kā es domāju. Lai gan es zinu kādu, kurš var man palīdzēt. Celtnieki taču spēj visu, vai ne? Sveiki! Vai varat man palīdzēt? Ak, ideāli! Kāpēc es neiedomājos jums piezvanīt jau agrāk? Šādi ir tik daudz ātrāk. Ak, cik mīlīga sirsniņa! Ak, ideāli! Ak, jā, man jums jāsamaksā. Man ir daudz naudas, tāpēc... Jā, lūdzu. Tā. Kā jums patīk mana māja? Vai ir forša? Cik garšīgs banāns! Pagaidi! Es varu to iestādīt savā zālienā un izaudzēt banānu koku. Ak, paskatieties uz to! Mans banānu koks jau ir izaudzis. Tas izskatās neticami kārdinoši. Un es varu šeit atpūsties un pasauļoties. Cepure un liels garšīgs kokteilis. Ideāli! Oho, Marijai zālienā aug banāni. Un es esmu tik izsalcis. Pagaidiet brītiņu. Man ir lieliska ideja. Es varētu uztaisīt basketbola laukumu. Man te būs tik jautri. Es galu galā esmu profesionāls basketbolists. Mani pat ir aicinājuši uz turnīriem, kur mēs ieguvām 3. vietu no 3. Ak, firmas metiens. Ak, Ema, piedod. Vai vari man pamest bumbu? Ko? Kā tu to izdarīji? Ak. Un man jāsaliek dārza šūpoles. Laikam jau tas nav tik grūti. Oho, man sanāca. Tik forši. Es ļaušu savai mīļākajai rotaļlietai tajās šūpoties. Un šeit stāvēs mana mīlīgā paskastīte. Tai noteikti trūks dažu mīlīgu uzlīmju, lai padarītu to skaistāku. Ko viņa tur dara? Un ko dara Maiks? Pagaidi. Ak, paskatīsimies. Ak, es arī gribu paskastīti. Man tikko ienāca prātā ideja.
Es pārvērtīšu šo parasto dzelteno kasti par kaut ko pārsteidzošu. Mums tur būs puķes. Skaisti! Ko? Meitenes uztaisīja savas paskastītes? Es arī tādu gribu. Šī zilā kaste izskatās diezgan garlaicīga, bet man ir ideja. Uzliksim uz tās dinozauru. Forši! Ak, sveiks, pasniek! Vai atnesi man kādas vēstules? Ak, oho, tā ir no Āfrikas! Paldies! Prieks, ka varēju palīdzēt. Un man ir kaut kas priekš jums, kungs. Tur ir... Au! Au! Man iekod tava paskastīte. Tev tas šķiet smieklīgi. Nu tad nekādu vēstuļu tev. Nu, kas ir šī skaistā sieviete? Tu izskaties satriecoši. Ak, tu esi tik skaista. Ak, man ir vēstule tev, skaistuma karaliene. Oho, paldies. Tikai nākamreiz skaties zem kājām. Es redzu, ka visi ir paspējuši izdekorēt savus zālienus. Un ir pienācis laiks izdekorēt savas mājas no iekšpuses. Oho, Maik, ko tu dari? Es nokrāsošu savu māju zilu no iekšpuses. Forši! Un mēs uzklāsim uz grīdas zilu putuplasta paklājiņu. Ko vēl lai izdara? Ak, pareizi. Man vajag plauktu visiem saviem ieročiem un rotaļlietām. Tie šeit izskatās lieliski. Lieliski! Hagi vagi, sargā manas rotaļlietas. Tagad man pie sienām jāpiestiprina daži dimanti, ko nesen atradu Minecraft. Ak, dinamīta galds. Ideāli. Un man vajag vietu savai jaunajai mājdzīvnieku žurkai. Es viņu nosaukšu par Džeku. Mēs uztaisīsim sev rotaļu laukumu. Lieliski! Tas ir tik forši! Oho! Maiks ir lieliski izdekorējis savu istabu. Es domāju, ka man arī vajadzētu izdarīt kaut ko līdzīgu, bet savā stilā. Vispirms ķersimies pie sienām. Man te noteikti vajag nedaudz vairāk rozā krāsas, un mana rozā nagu laka man tajā palīdzēs. Tā, viss izskatās tieši tā, kā es vēlējos. Forši. Un tagad pāris rozā mākoņu un bildes ar manu draugu. Izdarīsim to. Ak, mēs kopā izskatāmies tik mīlīgi. Šeit lieliski iederēsies galds. Un mans mīlīgais dekors. Ak, jā, nedaudz mūzikas nekad nenāks par ļaunu. Es šeit ķemmēšu matus un dziedāšu. Forši! Lieliski! Un re, kur mans mājdzīvnieks kaķēns. Ak, tu esi pats brīnišķīgākais kaķis pasaulē. Es tevi mīlu! Vai visi jau ir iekārtojuši savas istabas, bet es vēl nē? Ak, tas ir nekavējoties jāmaina. Man jānokrāso sienas manā mīļākajā dzeltenajā krāsā. Es gribu saulainu istabu, lai tajā vienmēr būtu silti un pozitīvi. Ak! Ak, tas ir tik skaisti! Tagad ejam tālāk. Man vajag nedaudz smilšu, lai es justos kā pludmalē. Ak, forši! Un mana mīļā mazā pīlīte. Tu būsi pie sienas. Šeit ir vesels plaukts ar manām mīļākajām rotaļlietām. Sveiki visi! Es jūs visus mīlu! Un tad vēl ir stūrītis, kur es varu zīmēt un spēlēt savu ukuleli. Un šī bilde lieliski izskatītos tieši šeit. Paskatieties uz to! Tā ir bilde ar mani un manu suni Džeriju. Džeri, pasaki vau, vau! Viņš ir tik mīlīgs! Šeit ir tava vietiņa, draudziņ. Džeri, vai tu gribi kaulu? Gribi kaulu? Lūdzu! Labs suns! Šīs mājas ir lieliskas. Tā!
Jātiek vaļā no visiem atkritumiem. Gribu, lai te būtu skaisti. Fui, banāna miza. Oho, paskaties uz šo. Un tagad nokrāsošu to savā mīļākajā sarkanajā krāsā. Forši! Tik ļoti priecājos par savām jaunajām mājām! Ar šiem zīmuļiem izveidošu tai brīnišķīgus logus! Un man ir arī neticama ideja Mauriņam! Izkrāsošu šīs kārtis un varēšu ar tām spēlēties, kad vien gribēšu! Paskat tik! Dievinu šo spēli! Tik jautri! Tā! Ejam tālāk! Jāaplaista mans augs! Oho! Man tagad ir koks! Jā, mana māja ir superīga! Es arī izdekorēšu savu māju. Man steidzami vajag tavu palīdzību. Sveiki, jaunkunds! Kā būt ar rozā? Nē, zelta ir labāka. Tas nav tev. Tas ir manai mājai. Uztais to zelta, lūdzu. Viss skaidrs, jaunkunds! Sāku darbu! Vispirms mums šis zelts jāizkausē ar deļi. Un tagad nokrāsosim jumtu. Būs ļoti skaisti. Tagad izdekorēsim to ar šiem zelta stieņiem. Es to izdarīšu. Oho! Neticami! Man tiešām patīk! Jā, liels paldies! Pagaidi, kas tev patīk labāk? Zelta, protams. Šis sarkanais. Naudas koks! Dievinu to! Skaidrs, jaunkunds. Viss būs gatavs tieši kā jūsu sapņos. Perfekti. Pietiks! Esmu ar visu apmierināta. Nu, labi, jaunkunds. Fui, pē! Beidzot, varēšu izbaudīt savu jauno māju. Fui, bet es negribu kaitinošus kaimiņus savā teritorijā. Tā, daudz labāk. Man nav ļauts. Tā, mums steidzami jāizdomā, kā izdekorēt māju no iekšpuses. Pagaidi! Ak, papīrīši! Un saldējums! Paldies! Komīt! Es tikai paņemšu tavu spoguli, labi? Lūdzu, lūdzu, lūdzu! Aiziet! Man noteikti vajag šo ceļa zīmi! Un dažas kolas pudeles! Forši! Ko viņi ir iecerējusi? No šīm foršajām lietām uztaisīšu galdu, bet no savām mīļākajām varavīksnes zeķēm spilvenu. Smaržo labi! Un tagad 3, 2, 1 un notiks brīnums! Voilā! Man patīk! Paskat tik! Mums tagad ir plaukts! Ak! Mans augs! Dievinu šo! Kas? Kas to izdarīja uz manām sienām? Bet es zinu, kā to labot. Nevelti nesāju līdzi uzlīmes. Uztaisīšu no tām sirdi. Vai nav super mīļi? Yes!
Un uz otras sienas ir vieta spogulim. Oho! Labi, ka man ir flomasters. Un tagad man jāuzzīmē sev daži plaukti. Tādi, kurus var atvērt un glabāt tajos mantas. Un mans lācītis. Mans lācītis. Perfekti. Dievinu savu māju. Paga. Tagad ir labāk. Un te būs kronis, lai varu justies kā princese. Sveiki, jūsu majestāte! Ak! Hei! Kas tas ir? Ak, Britnija, tas nav smieklīgi! Es kļūšu bagāta un būšu princese! Nu, manai mājai arī patīk komforts, tāpēc vispirms es uzklāšu pūkainu paklāju, uz kura atpūsties. Un izdekorēšu logus ar zelta aizkariem. Smuki! Mans mīļākais vārds – bagāta! Dievinu to! Tā, laiks sakārtot manu garderobi. Jā, man noteikti vajag daudz vietas drēbēm. Paskat uz tām kurpēm un mans kronis, protams. O, paskat uz manu bildi, viena no mīļākajām. O, un te esmu es ar savu puisi. Visa mana kosmētika ir šeit. Nedaudz pielabosim grimu. Neticami! Jāuztaisa selfijas un jāizsūta Džeinai. Paga! Yes! Gatavs! Ak, kas tas? Britnija ir iekārtojusi māju? Nu. Ko tad Džeina tur dara? Viņa dzer tēju? To sauc par jautrību. Daudz foršāk ir sarīkot ballīti. Sveiki, jaunkundz! Ar prieku norganizēšu jūsu ballīti. Kā jums patīk šīs zelta sfēras un disko bumba? Neuztraucieties! Mūzikai esmu noalgojis profesionālu dīdžeju. Nav slikti. Paldies, man patīk. Vēl jautā. Tā jau ir labāk. Nu, labi. Čau, draudziņ! Nāc uz manu ballīti! Oho! Ak, cik skaļi! Sveiki, apsardze! Kaimiņu mūzika ir pārāk skaļa. Pasteidzieties, lūdzu! Paskatieties uz šo! Vai tas ir legāli? Mirkli, mēs tiksim skaidrībā. Kas tas par troksni? Sveiki! Nekādas skaļas mūzikas? Nomierinieties! Kā būtu ar naudu? Negribat mums pievienoties? Paldies! Visi dejo! Ak! Paga, tas gan ir stulbi! Mani neielūdza! Kas tas? Ugunsgrēks! Glābjas, kas var! Nē! Neuztraucies! Man ir ugunsdzēšamais aparāts! Ak! Paldies, Džeina! Piedod man, lūdzu! Būsim draudzenes! Urā! Paldies! Viss kārtībā! Kaut kas ir jāizdomā. Ak, mans kurjers ir klāt! Es aiziešu pakaļ! Ak, sveiki! Šeit būs jūsu nauda. Ak, un šis ir man! Paldies! Paskatīsimies, ko es dabūju. Oho! Milzīgi kokadēļi! Au! Labies uzmanīgi! Au! Nē, acīm redzot, neesmu gan. Es kaut ko atradu! Tas arī izskatās pēc daļas no manas gultas. Un urbīs! Tas ir tik forši! Ejam ārā! Lieliski!
Man būs pati skaistākā gulta pasaulē. Nevelti tētis man iemācīja darboties ar instrumentiem. Un tagad es esmu gandrīz pabeigusi salikt savu foršo gultu. Oho! Ko? Nav iespējams, ka tai nabadze ir labāka istaba nekā man. Es arī pasūtīšu sev sapņu istabu. Ak, un re, kur mana piegāde? Labdien! Šeit ir jūsu nauda. Istaba ir tālāk pa gaiteni, 3. durvis. Ak, es gaidu pašu labāko istabu. Redzi, Marija, mana istaba tapa gatava tikai dažās sekundēs. Tikai uzmanīgi ar manām rotaļlietām, tās man ir ļoti dārgas. Ak, jā, tā ir labāk. Manas skaistās bildes. Lieliski. Nu, čau! Mana istaba ir iekārtota, un es esmu gatava šeit dzīvot. Mana istaba šķiet tāda patukša. Man ir lieliska ideja. Man vajag šos varavīksnes aizkarus. Pagaidi. Šis arī smuki izskatīsies manā istabā. Man vajag izdekorēt sienas, un man ienāca prātā lieliska ideja. Gatavs? Man mugursomā kaut kas ir. Skaties, šķēres un kartons. Un tagad te ir mīlīga puķu formiņa. Man ir krāsa, un uzmini, ko es tagad darīšu. Apkrāsošu visas sienas. Izmantosim manu mīļāko otu. Redzi, tas nav nemaz tik grūti un izskatās daudz labāk. Man tik ļoti patīk. Ak, uz ko viņa cer ar tām puķēm? Vēl viena forša ideja. Kas te ir? Tukši saldējuma kociņi. No tiem sanāks lielisks plaukts visādām foršām lietām. Lieliski! Mana istaba jau izskatās jaukāka. Bet kas tālāk? Oho! Ak, zeķes! Mums vajag vairāk tādu. Tā ir daudz labāk. Paskaties, cik tās ir krāsainas un foršas. Kaut kā trūkst. Ak, jā! Es uztaisīšu milzīgu paklāju no savām zeķēm! Lieliski! Ak, tas ir nedaudz stīvs. Bingo! Es uztaisīšu sev šūpuļtīklu pāri visai istabai. Piesienu to, lai tas būtu super drošs. Oho! Čau, Emma! Ko? Ak, nē! Sveikas, meitenes! Nāciet pie manis ciemos! Ak, re, kur viņas ir! Es skrienu! Čau, Reičela un Džesika! Es gribētu jūs iepazīstināt ar savu nabaga kaimiņieni Mariju. Nu, jums nav obligāti jāsveicinās ar viņu. Ļaujiet man parādīt savu foršo istabu, un mēs padzīvosimies. Tā tiešām izskatās lieliski! Un Marija šeit nav gaidīta. Pat netuvojies manai istabai. Ko? Ak, nekas! Es atradīšu, ko darīt bez jums! Tā zīme izskatās pēc kaut kā, ko es varētu izmantot. Paņemsim to. Labi, kas vēl man te ir? Kolas pudele. Kas ir iekšā? Ak, jā. Man to vajadzēs. Re, kur esmu atpakaļ savās mājās. Man šeit jānoliek kolas pudeles. Un es to izmantošu kā galdu. Un tam pa virsu es uzlikšu savu mazo lācīti. Protams, arī kādu konfekti, kam gan tās negaršo. Ko? Kāpēc viņa ir priecīga? Labi, meitenes, tagad mēs ieslēdzam karaoke maksimālajā režīmā. Ko? Ak, tas ir par skaļu! Kā lai to izslēdz? Es zinu, ko darīt. Ak, viņas mani padarīs traku. Apsardze! Lūdzu, palīdziet man! Manai istabas biedrenei ir pārāk skaļa ballīte!
Mēs to tūlīt nokārtosim. Ko jūs, meitenes, darāt? Jūs nedrīkstat trokšņot. Ko? Es atvainojos, bet es nevaru jums palīdzēt. Ko? Labi, es pati tikšu galā. Man ir ideja. Man ir balons. Piepūtīsim to un piestiprināsim pie griestiem. Emas draudzenes gribēs nākt pie manis. Un disks arī būtu forša, atstarojoša detaļa. Tas būs ideāli piemērots manai disko bumbai. Lieliski! Awesome! Oho! Satriecoši! Cool! Un nedaudz skaļas mūzikas. Ballējamies, lācēn! Juhu! Kas te notiek? Okay. Vēl viena ballīte. Ema, piedod, bet mēs ejam pie tavas istabas biedrenes. Čau, Marija! Padejosim! Ak, viņas mani pameta! Cik skaists man ir manikīrs! Kas tas tāds? Marija, glāb mani! Tur ir pēle! Ko? Ko? Labi, es tūlīt tikšu galā. Ak, paskaties, cik mīlīgs! Es to paturēšu. Es patiesībā gribēju mājdzīvnieku, lai man nebūtu tik garlaicīgi. Es pat zinu, kā tam uztaisīt foršu kartona mājiņu. Izgriezīsim detaļas un uztaisīsim lielisku māju. Logiem noteikti vajadzēs aizkarus. Un vārda zīmīti. Tu būsi Mikijs. Nāc iekšā mājā, mīlulīt. Tu tagad esi mans labākais draugs. Tik mīlīgi! Man arī vajag mājdzīvnieku. Izdomāsim kaut ko. Man vajag pašu mīlīgāko mājdzīvnieku pasaulē. Ak, re, kur mans jaunais draugs. Kur ir tas draugs? Ak, paskatieties uz šo mīlīgo visu sunīšu karalieni. Tu būsi Fēbe. Es esmu tava jaunā saimniece. Labi, es tevi izķemēšu, lai tu būtu tikpat smuka kā es. Un mēs varētu izmantot pāris aksesuārus. Oho, tu izskaties pēc miljona. Šeit būs tavs kārums, apēd to, mana meitene. Vai Mikijam tiešām iepatikās Fēbe? Tā tik ir mīlestība. Nē, tu tā nedrīksti darīt. Viņiem jābūt kopā. Stāvi! Fēbe, tu tur neiesi! Mikij, stāvi! Ak, nē! Manam Mikijam gan iepatikās tava Fēbe. Tas ir smieklīgi.